Ir zaķi ar platām ausīm, šaurām ausīm, garām ausīm, īsām ausīm, kantainām ausīm, apaļām ausīm vai noļukušām ausīm. Visādi zaķi. Bet ir zaķis, kuram vispār nav auss. Bez auss. Viņš spēj visu, kas zaķim vajadzīgs. Viņš var vēja ātrumā aizskriet no šejienes uz turien. Un no turienes uz šejien. Viņš spēj lekt tikpat augsts, cik citi zaķi. Un rok dziļi sals tā kā citi zaķi. Visu, viņš ir tā kā parasts zaķis. Bez ausis vienā mirklī spēja nograust veselu kaudzi ar burkāniem. Tas nav parasts zaķis. Normāls parasts zaķis. Un paslēpēs viņš ir labākais. Jo kur cits zaķi noslēpjās, viņiem var redzēt ausis. Bet kur bez ausis noslēpjās, viņu nevar atrast. Ja ausis nelien ārā. Ir savas priekšrocības bez ausiem. Tomēr neviens cits zaķis negrib būt viņa draugs. Tāpēc, ka īstam zaķim ir ausis. Bēdīgākais ir tas, ka pat lapsa viņa neķer. Jo viņi medī tikai ausainos zaķus. Tā ir diezgan politiski tāds pasakas. Tādēļ bezausis bieži vien ir viens. Baigžēl. Jā, skumīgi. Bet kādu dienu bezausis atrada olu. Un tas vienkārši kā pa olu. Jā, viņš izlika visur paziņojumus mežā. Pie katra koka izlika paziņojumu. Atrasta ola, atrasta ola. Citi zaķi par viņu smējās, ka bezausis sācis dēt olu. Muļķi zaķi, nodomāja bezausis. Un rikšoja mājās un gaidīja, ka kāds atsauksies. Bet nekas nenotika. Jā. Vienreiz gan viens zvanīja, bet tajā brīdī bezausis bija tik taisnīgs. Viņš aiznesa olu uz atrasto mantu biroju, taču neviens nebija pazaudējis olu. Redzams, ka tu esi pazaudējis pāris ausis, ja tādas parādīsim, mēs noteikti dosim tev ziņu. Nosmīkņāja vīrs aiz rakstām galda. Āksts, nodomāja bezausis, savāca savu olu, devās mājās. Tur viņš uzzināja, un šis ir nenormāli interesanti. Es paņēmu pats, pēc tam Googlē pameklēju. Tur viņš uzzināja, ka dzīvniekiem, kas šķiļās no olām, ir tik niecīgas ausis, ka tās pat nevar saskatīt. Vareni viņš nodomāja. Vismaz dzīvnieku, kurš izšķilsies no olas, neizsmies. Kopš šīs dienas bezausis vairs nekad olu neatstāja vienu. Viņš lasītai priekšā savu mīļāko grāmatu. Šo pašu droši. Ņēma līdz vannā. Rādīja jaunākās modes. Vakaros viņi kopā skatījās šausmenes. Tā grāmata jādabū. Tās bildes ir labas. Šausmenes. Tur cepu olu. Bezausis priecājās, ka nav jāizmieg vienatnē. Bezausis uzmanīja, lai ola nesaaugstējās, nodīja cepurīti un rūpējās, lai tā tiek svaigā gaisā. Kādu dienu ola kļuva lielāka. Bezausim bija arvien grūtāk to ņemt līdzi. Un tad tas notika. O nē, domāja bezausis, ola noripoja pa kalnu lejā un saplīsa. Viņa priekšā stāvēja cālis. Cālis ar 2 ausīm. Bezausis bija vīlies. Ar noļukušā veida. Cālis pavisam klusi teica čiep. Un apskāva viņu. Es tomam teicu, cālis teica čau. Viņš saka, nē, cālis teica čiep. Kopš tā brīža zaķis bezausis un cālis 2 ausis
kļuva par labākajiem draugiem. Un bezausim bija pilnīgi vienalga, vai viņam ir ausis vai nav. Tikai paslēpēs vairs neveicās tik labi. Jo bezausis joprojām varēja labi paslēpties, toties viņi vienmēr varēja atrast, jo tur bija cāls ar 2 ausīm. Nu redz, tā viss grāmatiņa. Forši. Jā, riktīgi labi. Un tev ļoti labi sanāk lasīt. Cik banāli vienkārši grāmatiņa. Es Jā, domāju, ja šī tik vienkārši ir bērnu stāsti, katrs var rakstīt grāmatas. Mierīgi. Pareizi? Jā, Tu tu taču man arī sakārdināji. Jonatans arī varētu noteikt. Nu redz, forši. Paldies tev par šo grāmatu, Kārnis.